Čau! Šodien būvējam aģentus. Šis būs viens no 10 aģentiem, ko mēs būvēsim šajā video sērijā. Šis aģents varētu būt tev jo īpaši noderīgs tad, ja tu darbojies Copilot chat tajā basic versijā, jeb darba devējs tev nav nodrošinājis paplašināto M365 Copilot licenci. Pirms mēs būvēsim pašu aģentu, dažos slaidos izskatīsim vispār, kas tad ir aģenti, kāda veida aģenti kopumā Microsoft ekosistēmā darbojās. Nu, un tad arī sekos paša aģenta būvēšana ar visām instrukcijām, kuras tu varēsi iegūt vai arī paņemt to kā ekrāna šāviņu. Ja runājam par mākslīgā intelekta aģentiem, kas tie tādi ir? Tas principā būtu jāuztver kā tāds digitālais kolēģis, kurš saprot mērķi, kurš spēj saplānot, ko darīt, spēj izvēlēties, kādi ir šie te pareizie soļi, lai nonāktu līdz šim te rezultātam, kas ir aģentam definēts. Beigās aģents var arī pielāgoties un, attiecīgi, balstoties uz konkrēto situāciju, realizēt darbības tā kā, lai izpildītu šo te uzdevumu, ko tu esi uzticējis šim te aģentam. Ja mēs runājam par Microsoft ekosistēmu, tad tiek plānots, ka sākot ar māju būs pieejams arī Agent 365 risinājums, kas ļaus organizācijām kopumā organizēt visu šo te aģentu darbību, kur šie te organizācijas administratori varēs redzēt dažādu veidu informāciju un administrēt pašus aģentus, kas šajā konkrētajā organizācijā ir ieviesti. Un, ja vēl paskatāmies uz šo te paplašināto mākslīgā intelekta aģenta definīciju, tad principā tā ir programmatūras sistēma, kura ne tikai spēj realizēt uzdevumus, bet ilgtermiņā spēj arī mācīties un pielāgoties konkrētām situācijām, kurās aģents ir nonācis. Par aģentu veidiem runājot, šis neskaitās kā oficiālais aģentu definējums, bet Microsoft ekosistēmā parasti pats Microsoft runā par šiem te 3 dažādiem aģentu veidiem. Viens, jeb tas vienkāršākais, ir šis te datu izguves aģents, un tie datu izguves aģenti ir aģenti, kas spēj patiesībā caur šīm te uzvednēm izgūt šīs te atbildes, kuras tu vēlies saņemt, lai realizētu šo te uzdevumu. Kā piemērs, šeit ir redzams šīs te aģents, kurām lietotājs vaicā, lai tiek iedot informācija par šo te IT iepirkumu. Tas tikpat labi varbūt tās HR tipa aģents, kur lietotājs vaicā jautājums, cik daudz man ir atvaļinājuma dienas palikušas konkrētajā gadā, vai kāda ir došanās komandējumā nosacījuma, un aģents caur šo te uzvedni spēj lietotājiem nodrošināt atbildi uz uzdotajiem jautājumiem. Šī ir tā vienkāršākā aģentu grupa, kas ir pieejama Microsoft ekosistēmā. Tā otra grupa, par kuru tiek runāts Microsoft ekosistēmā, ir šie te uzdevuma tipa aģenti, un ar uzdevuma tipa aģentiem ir jāsaprot, ka tas jau ir nedaudz komplicētāks, jeb tāds aģents, kurš spēj sadarboties starp dažādiem biznesa procesa īpašniekiem, un te kā piemērs ir minēta šī te komandējuma atskaite. Piemēram, iedomājies situāciju, ka tu vēlies doties komandējumā, vai patiesībā esi jau bijis komandējumā, un beigās tev ir nepieciešams sagatavot šo te komandējuma atskaiti. Tātad šis uzdevuma aģents varētu sazināties ar šīm te dažādajām sistēmām, izgūt informāciju par tavām biļetēm, izgūt informāciju par to, kādas ir bijušas šīs te attiecināmās komandējuma naudas un vispārējo, un apkopot šo te rezultātu jau konkrētā dokumentā, ko var nosūtīt, pieņemsim, tavam tiešajam vadītājam. Tā ir tā otra grupa, par ko tiek runāts Microsoft ekosistēmā. Un beidzamie, ja tie komplicētākie, šie te autonomie aģenti, un te kā piemērs ir apskatīts, ka tu kā lietotājs iedomājies, ka vēlies saņemt vai būvatļauju vai cita veida atļauju no valsts vai pašvaldību iestādes. Un, attiecīgi, šis te autonomais aģents, balstoties uz tavu pieprasījumu, varētu realizēt fonā daudz un dažādu darbību,
tostarp realizēt procesus, kas ļauj tam izgūt informāciju vai atļaujas no Latvenergo, Elektrum vai cita veida saistītajiem uzņēmumiem, lai beigās sagatavotu dokumentu pakotni, kas tiek aizsūtīts, pieņemsim, būvvaldei. Savukārt, ja būvvaldei var redzēt, ka visi dokumenti vai tas dokumentu kopums atbilst visām prasībām, tad arhitekts var saņemt jau sagatavotu šo te gala atbildi vai gala lēmumu, un pat bez šī te arhitekta vai būvvaldes iesaistes, tu varētu jau saņemt šo te atbildi vai pieprasījumu papildināt to ar kaut kādu citu veidu informāciju, ja kaut kas gadījumā šajā procesā ir iztrūcis. Tas ir tas, kā Microsoft skatās uz šiem te aģentiem, jeb kā viņš tos ir klasificējis. Te gan ir jāsaprot, ka, pieņemsim, IBM runā par 5 dažādiem aģentu veidiem, no kuriem vienkāršākie ir šie te vienkāršie refleksu aģenti, kā piemēram termostati, automātiskās gaismas, liftu durvis. Tas ir viens no tiem veidiem, vai aģentu veidiem, par kuriem viņi runā. Un tie, kas ir tie sarežģītākie IBM kontekstā, ir šie te aģenti, kas spēj paši jau mācīties, kuri pielāgojas un balstoties uz šo te iepriekšējo pieredzi, laika gaitā spēj uzlabot šo te savu darbību. Tas, par ko vēl runā Microsoft, ir par to, ka cilvēks ir šis te aģentu diriģents. Savukārt es tajā brīdī, kad vadu cilvēkiem dažādu veidu nodarbības par un ap mākslīgo intelektu, es aicinu viņus palūkoties vēl mazliet tālāk, kur patiesībā aģenti kļūst par cilvēku diriģentiem. Un ja mēs tā jau plašāk paskatāmies, tad tas nav nekas unikāls, un jau šobrīd nereti ir tā, ka aģenti kaut kādā mērā diriģē mūsu dzīvi. Ja, pieņemsim, paraugāmies uz to pašu banku sektoru, tad es ticu, ka liela daļa no jums ir saņēmusi šos te pašus pieprasījumus, ka lūdzu papildināt informāciju par jums, jo bankai ir svarīgi ievērot šīs te Know Your Client prasības, vai arī gadījumā, ja jūs esat, veikuši kaut kādu pārkāpumu, vai jums beidzas kaut kādas atļaujas, verifikācijas un vispārējais, tur arī fonā darbojās dažādi veidi automatizācijas un bieži vien arī mākslīgā intelekta risinājumi, kas, attiecīgi, šobrīd vēl varbūt mazāk, bet joprojām diriģē to mūsu ikdienu. Un nākotnē tā tas arī būs, ka šie te aģenti varētu arvien vairāk diriģēt mūsu ikdienu, nevis tas, ka mēs tikai būsim šie te aģentu diriģenti. Dodoties atpakaļ vairāk pie tiem aģentiem, ko mēs šodien būvēsim, tie būs deklaratīvi aģenti. Kā jau tika minēts, tie būs aģenti, kas ir jo īpaši noderīgi cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar šo te Copilot nepaplašināto versiju. Un tā galvenā atšķirība starp paplašināto vai Basic Copilot versiju, jeb Copilot for All, ir tāda, ka tajā nepaplašinātajā versijā jūs nevarat iekļaut visus darba failus vai atsaukties uz to zināšanu bāzi, kas ir jūsu darba failu tādā ļoti ērtā un iekļaujošā veidā. Un kā var saprast, ka ar šo te vienkāršoto deklaratīvu aģentu ir gana? Šeit ir tāda schēma, kas ir paņemta no paša Microsoft. Ir jāsaprot, vai šis te aģents ir ārējais jūsu organizācijai, vai tas ir kaut kas tāds, ar ko jūs spēsiet darboties tā kā pašā organizācijā, un ar to būs gana. Protams, tikko kā jūs redzat atbildi jā, tas nozīmē, ka jāvirzās ir uz to custom, jeb šo te paplašinātā aģenta funkcionalitāti, kas tiek izstrādāti jau citās vidēs, kā piemēram Copilot Studio, Agent Toolkitā vai pieņemsim Foundry vidē. Un savukārt, ja runājam par aģenta darbības jomām, tad ir jāsaprot, vai tā ir tāda vienkārša vai ietver jau plašāku organizāciju, vairākas nodaļas un tam līdzīgi. Kā piemēru var minēt
Ja tas ir aģents, kurš, pieņemsim, ir gana tikai priekš jums vai, nezinu, mārketinga nodeļas, kur jūs veidosiet jaunumu lapas, nu tad visdrīzākais var joprojām iztikt ar šo te deklaratīvu aģentu. Ja jūs vēlaties, lai aģents jau attiecīgi veids kaut kādus ierakstus SharePoint dokumentos un kur vajag iesaistīt gan, pieņemsim, IT, HR nodaļu un vispārēju, nu tad atkal ir jāmēģina lūkoties tajā custom aģentu būvēšanas virzienā. Nu, tad ir attiecīgi šīs te sarežģītās darba plūsmas un vai šim aģentam ir nepieciešama šī te detalizētā pārvaldība. Kas ir domāts ar detalizēto pārvaldību? Tad, kad tiek sagatavots šis te deklaratīvais aģents, jūs varat to izmantot pats, vai jūs, protams, arī varat dalīties ar šo te deklaratīvo aģentu ar kolēģiem. Savukārt, ja jūs vēlaties sekot līdzi tam, cik daudz lietotāji lieto šo te aģentu, jūs vēlaties saprast, kāda veida jautājumi tiek uzdoti, jūs gribat pārliecināties, ka aģents ir spējīgs atbildēt uz šiem te lietotāju jautājumiem un galu galā nu, kaut kādā mērā ierobežot, kam šis aģents ir pieejams un nodrošināt tam arī dažādas vides, kas ir, pieņemsim, tur smilškastes vide vai kā aģents ir jau nodrošināts šajā te lietošanā, nu, tur atkal neiztikt tikai ar šo te vienkāršoto Agent Builder, jeb Copilot Lite versiju. Kā tad notiek šī te aģentu būvēšana? Šeit ir 5 pavisam vienkārši schematiski soļi. Tūlīt mēs jau arī pāriesim uz šo te Copilot aģentu būvēšanas vidi. Un tas pirmais solis, protams, ir izmantot šo te jaunu aģenta pogu. Tālāk mēs aprakstam, tad mēs konfigurējam, tad mēs attiecīgi saglabājam un dalamies ar šo te aģentu, ja tas ir nepieciešams. Un ko tad mēs šodien patiesībā veidosim kā vienu no šiem te 10 aģentiem? Tā nu ir, ka e-pasti ir viena no tām lietām, kas daudziem no mums ikdienā aizņem, nu, tā kā vai patērē pietiekami lielu laika atdevi, un attiecīgi arī mākslīgais intelekts var tikt izmantots, lai mēs varētu ātrākā veidā atbildēt mūsu tajā brīdī klientiem, vai tie ir kolēģi, vai tie tiešām arī ārējie klienti, daudz ātrākā un efektīvākā veidā. Ja gadījumā esi viens vai viena no tiem, kuriem ir šī te Copilot paplašinātā versija, šis varētu būt galīgi neaktuāli tev, jo Outlookā, protams, ar paplašināto versiju tu vari izmantot daudz efektīvākus veidus, kā atbildēt uz šiem te e-pastiem, neveidojot speciālu aģentu tieši šai darbībai. Bet, ja savukārt tev ir šī te nepaplašinātā, ja basic Copilot versija, un tev nākas atbildēt bieži vien varbūt uz līdzīga tipa jautājumiem, bieži vien varbūt tās arī citās valodās, tad uzbūvēt tam savu vienkāršoto aģentu varētu būt tieši laikā un vietā. Un kādi ir šie te soļi, lai mēs uzbūvētu šo te Copilot aģentu? Kopumā tas sastāvēs no 2 tādiem lieliem blokiem. Ņemot vērā to, ka es pieļauju, ja tu joprojām skaties šo te video, ka tev nav šī paplašinātā versija, tad vajadzēs sākumā atlasīt šīs te tavas e-pasta vēstules apmēram 15 līdz tikpat labi 30 lapām, sagatavot no tā Word dokumentu, jo mums vajadzēs uztaisīt tava stila, tā kā analīzi, lai mēs varētu šim te aģentam iedot daudz pielāgotākas instrukcijas par to, kā tieši tu atbild uz savām e-pasta vēstulēm. Un tas otrs solis, protams, būs, ka mēs caur šo te Agent Builder varēsim uzbūvēt šo te aģentu. Un te nu es paskaidrošu vēl uz ekrānu, tad mēs arī ķersimies pie paša aģentu būvēšanas. Kā jau tika minēts, tad pirmais solis ir paredzēts, lai mēs spētu atkodēt to veidu, kā tieši tu komunicē ar saviem partneriem. Nav svarīgi, vai tie ir iekšējie klienti vai ārējie, bet tas ir šis te pirmais solis.
Es iekļaušu šīs te instrukcijas arī video aprakstā. Droši varēs tās nokopēt. Ja tu vēlies darboties jau paralēli vai izmantot citas iespējas, tad izmanto Windows Shift S. Tu vari uztaisīt no tā ekrāna šāviņu, šo te ekrāna šāviņu attiecīgi iekļaut savā Copilotā un pateikt, lai izmantojot OCR šis te faila saturs, jeb ekrāna šāviņa saturs tiek radīts šajā tekstuālā formātā, un tad attiecīgi no tā izpildīt šīs te darbības. Tad idejiski mēs sākumā, ja tu sagatavo šo te savu e-pasta saraksti 15 līdz 30 lapās, tur, kur tu iekopēji gan tādas ātrās atbildes, ko tu sniedz saviem kolēģiem vai partneriem, gan arī tādas garākas sarakstes, kurā tu esi iesaistīts, jo šī te satura analīze palīdzēs mums uzbūvēt šo te aģentu jau daudz atbilstošāku tam, kā tieši tu komunicē ikdienā ar saviem sadarbības partneriem. Tas ir tas pirmais solis. Un tajā otrajā solī mēs attiecīgi sāksim būvēt pašu aģentu, un šis ir vienkāršais aģenta apraksts. Atkal ir pieejams arī aģenta pilnās instrukcijas. Tās es parādīšu pēc tam atsevišķi citā failā, bet šis būs tas, ko mēs kopēsim tajā brīdī, kad būvēsim aģentu caur šo te describe funkcionalitāti. Un pēc tam, kad aģents būs izveidots, mēs varēsim aģentu palabot, un tajā palabotajā aģentā mums būs jāiekļauj šis te atkodētais tavs stils, tas veids, kā tu raksti, plus, ja vēlēsies, tad varēs iekopēt arī šīs te paplašinātās aģenta instrukcijas, kuras arī tiks iekļautas šajā te video apraksta daļā. Un attiecīgi tas, ko mēs šobrīd darīsim, mēs pāriesim uz šo te Copilot vidi. Tas, ko es aicinu darīt, ir, ka tu atver šo te M365 Cloud Microsoft chat vidi. Šī ieraksta dēļ es izmantošu to licenci, kas ir nepaplašinātā. Kā var redzēt, šeit nav šīs te divas ikoniņas, kas ir darba ikoniņa un globus ikoniņas, tātad šī te nepaplašinātā licence. Un pirmais solis, kā jau es minēju, ir šī te atkodēšana. Iedomāsimies, ka šo te atkodēšanu tu jau veic kaut kur fonā, un tad nākošais solis ir, ka mēs būvējam šo te aģentu. Un aģentu būvēšana ir pavisam vienkārša. Mēs lišinām uz šo te pogu jauns aģents. Attiecīgi sistēma tajā brīdī ielādē šo te Agent Builder vidi. Mēs izvēlamies Describe. Šī ir tā describe daļa, un tagad man nāksies atvērt atsevišķi Word failu, kurā man ir pieejamas šīs te instrukcijas. Paņemšu, nokopēšu šo te tekstu, jeb aģenta aprakstu, un attiecīgi došos atkal uz šo te Copilot vidi, kurā es jau sāku veidot aģentu. Te es iekopēju iekšā informāciju, tātad aģenta apraksts, kopēju šo describe, tas man jāizdzēš ārā. Aģents palīdz sagatavot atbildes uz iekopētiem e-pasta lietotāja individuālajā stilā. Tad aģentā ir šī te sadaļa, kur mēs varam papildināt šīs te instrukcijas. Tas ir tas, kā es veidoju. Ja tu esi jau varbūt tās pamanījis, tad šeit ir arī e-pasta balodas izveidots. Tas nozīmē, ka es iepriekš jau vienu esmu veidojis, bet izdarīsim šo atkārtoti. Klikšķinu tālāk, un tajā brīdī notiek šī te aģenta būvēšana. Ļaujam tam visam padarboties. Tas aizņems kādu garāku vai īsāku mirkli. Parasti tas ir tur 10-15 sekundžu laikā tiek realizēts. Un tad, attiecīgi, aģenta nosaukums ir e-pastu balodis, bet e-pastu balodas man jau ir. Nosaukšu citādāk e-pasta balodis 2. Lai būtu nosaukums. Un šeit mēs varam turpināt aprakstīt šīs te aģenta nosaukums, te mēs varam aprakstīt joprojām aģenta funkcionalitātes un tam līdzīgi. Un paskatāmies, vai
aģents ir paņēmis šīs te 6 pamatu uzvednes, tā arī ir, tātad atbild latviski neatkarīgi no tā, kāda veida nu, šī te vēstule bija saņemta, nu, un tad vēl viss pārējās. Tas, ko es noteikti varu pateikt, ka veids, kā mēs šobrīd būvējam šo aģentu, ir ļoti netipisks, jo parasti nu, nevajadzētu jau definēt šīs te pamata uzvednes. Bet ņemot vērā, ka šīs aģents ir tapis sadarbībā ar Valsts digitālo attīstības aģentūru, tad tika jau pastrādāts pie tā, lai mēs viņu nu, vairāk pieprecizētu, pirms mēs patiesībā būvējam šo te aģentu. Skaidrs, ka to nekādā mērā nevajag uzskatīt par gala variantu. Tas, ko var noteikti darīt, ir pilnībā iztikt bez šīm te 6 pamatu uzvednēm. Tas, ko es noteikti iesaku, ir ļoti kritiski paraudzīties uz to, vai tas aģents nu, atbildīs tieši tavai lomai. Iedomāsimies situāciju, ja tu darbojies klienta apkalpošanas centrā, vai tu, nezinu, darbojies par arhitektu būvvaldē, tad visdrīzākais tev nāksies vēl pielāgot nu, šīs te aģenta instrukcijas, lai tas spētu atbildēt nu, uz tiem tipiskākiem jautājumiem, kas tev ir. Ja tu esi, pieņemsim, klienta apkalpošanas centrā un bieži tev nāks saskarties ar nu, kaut kādā mērā klientu neapmierinātību un kāds tur izsaka sūdzības vai pretenzijas, visdrīzākais viena no tavām pamatu uzvednēm varētu būt nu, atbildēšana uz sūdzību. To tu arī varēsi visu papildināt caur sadaļu Configure, uz kuru mēs šobrīd pāriesim. Tas, ko mēs varam redzēt sadaļā Configure, ir dažādi elementi. Viens ir, ka mēs attiecīgi varam mainīt šī te aģenta vizuālo identitāti, klikšķinot uz šo te zīmolīti, teikt 3 dažādas opcijas, ko mēs varam darīt ar aģentu. Mēs varam aprakstīt un attiecīgi tiks uzbūvēta šī te ikoniņa. Mēs varam izmantot browse, kur attiecīgi jau ir pieejams dažādas ikoniņas, no kurām mēs varam izvēlēties. Un mēs, protams, arī varam augšuplādēt paši savējo attēlu, lai varētu nu, nodrošināt šo vizuālo identitāti aģentam. Kamdēļ tas ir būtiski? Iedomājies, ka tev jau būs tur 10, 20 aģenti, ar kuriem tev ikdienā nāksies darboties, tāpēc noteikti ir vērts padomāt, ka šiem te aģentiem tiek piešķirta arī kaut kāda vizuālā identitāte. Tas pats e-pastu balodis, piemēram, ja tu darbojies kopā ar citiem kolēģiem, nu tajā pašā klienta apkalpošanas centrā, jums nav paplašinātās licences, jūs joprojām gribat ātrāk atbildēt uz klientu pieprasījumiem, tas ir veids, kā jūs varat nu, viens otram nu, tā kā padot ziņu, kas tas ir pa aģentu, uz ko viņš atbild. Tāpēc ir šī te sadaļa description, tāpēc ir aģenta nosaukums, tāpēc ir šī te vizuālā identitāte, kas var palīdzēt ne tikai tev pašam atrast un tā kā menedžēt visus savus aģentus, bet arī daloties ar kolēģiem, viņiem nodrošināt šo te labāko lietotāju pieredzi. Te mēs varam redzēt šīs te instrukcijas, kuras ir tur mērķis, lietotāja attiecīgi stils un tonis. Te attiecīgi var redzēt, ka tas nav līdz galam labi aprakstīts, te ir prasmes, darbības secība un tam līdzīgi. Šīs instrukcijas var būt maksimāli 8000 zīmju garas, un tas, ko vēl tu pamanīsi, ka ir iespēja nodrošināt šo te knowledge base, jeb zināšanu bāzi, uz kuras aģents nodrošinās šīs te atbildes. Ja tu esi viens no tiem, kuram nav šī te paplašinātā licence, un šis aģents vispār ir būvēts ar domu, ka tev nav paplašinātā licence, tad visdrīzākais pieslēgt web resursus varētu būt nu, galīgi nu, tā, ka tas nav nepieciešami. Cita lieta, piemēram, ja tu esi klienta apkalpošanas centrā un kaut kur jau jūsu mājaslapā vai organizācijas mājaslapā ir pieejama sadaļa ar biežāk uzdotajiem jautājumiem, vai ir apkopots šo te jautājumu kopums vai informācija par organizāciju, tad gan tas varētu būt izdevīgi pievienot konkrētus resursus. Tu vari pievienot līdz 4 dažādiem interneta resursiem un attiecīgi balstoties uz to sistēmu varētu nodrošināt šīs te papildu atbildes. Kas attiecās uz citām prasmēm, tad, ja tu iespējosi to, ka aģents spēj veidot dokumentus, kas ir šī te atzīme,
Tad, piemēram, ja tev būtu nepieciešams galā uzģenerēt kādu veidu dokumentu vai tam līdzīgi, nu tad šis būtu attiecīgi jāpieslēdz. Mūsu gadījumā tas nav obligāti nepieciešams, jo tas, ko mēs darīsim, mēs paņemsim klienta, vai klients šajā gadījumā ir tāds plašs jēdziens, vēstuli, iekopēsim šeit, un attiecīgi aģents mums palīdzēs nodrošināt šo te atbildi. Un te ir arī iespēja vai vieta, kur tu vari mainīt šīs te pamata uzvednes, kā jau es teicu. Šis noteikti nav uzskatāms par gala variantu. Jebkas, kas ir saistīts ar mākslīgo intelektu, atceramies par šo te iterāciju svarīgo lomu. Tas nozīmē, ka mēs varam pamēģināt, mums nepatīk, mēs varam iterēt, mēs varam papildināt, uzlabot, lai šis te aģents, un ne tikai aģents, bet viss tas, ko mēs radām ar mākslīgo intelektu, atbilst vairāk mūsu vajadzībām. Te mēs pagaidām neko nelabosim, bet es parādīšu šo te instrukciju failu. Es aiziešu uz šo te Word failu, kur man bija pieejams paplašinātās instrukcijas. Viena lieta ir, tad, kad mēs uzbūvējām šo te aģentu, mēs balstījāmies uz šo te pamata uzvedni, kura varēja būt arī daudz vienkāršāka, kā aģents vienkārši palīdz sagatavot atbildes uz iekopētajiem ēpastiem, bet, kā jau es teicu, tas bija ar mērķi gatavots daudz plašāk. Ja mēs gribam jau balstīties uz vēl detalizētākām instrukcijām, tad noteikti ir opcija ņemt un kopēt visas šīs te instrukcijas, un te var redzēt, ka šajās paplašinātajās instrukcijās, kuras ir sagatavotas, mums ir atsevišķa sadaļa, kur mums būtu jāiekopē šī te lietotāja stils. Un es te speciāli atzīmēju ar šo te gaiši zilo toni, lai var redzēt, ka mēs te kopētu šo te lietotāja stilu. Un te mums ir arī definētas, kādi ir aģenta ierobežojumi, kāda terminoloģija jāizmanto. Tepat ir arī pieminētas šīs te sešu sākuma uzvednes. Tagad grūti uzreiz atbildēt, vai viņas identiski sakrīt ar to, ko mums tas aģents jau ir izveidojis, bet to mēs vienmēr varam pielabot. Un kā var redzēt, tad tās aģenta instrukcijas beigās ir diezgan jau pagaras. Mēs tās arī paņemsim visas un nokopēsim. Un iekļausim šajā te aģentā, ko mēs uzbūvējam. Kā es teicu, tad mēs varēsim pie šīm te aģenta instrukcijām tikt arī caur zem video būs tās izvietotas. Es paņemu Ctrl+C, aizēju atpakaļ uz šo te aģentu, tātad pārējām atpakaļ pie aģenta būvēšanas, un te es varu viņas attiecīgi Ctrl+A, Ctrl+V, tā kā ar copy-paste iemest iekšā. Acīgākie no jums būs pamanījuši, ka mēs aizmirsām šeit iekļaut šo te manējo stilu, ja veidu, kā es komunicēju ar cilvēkiem. Te būtu jākopē tas viss, ko jūs izguvāt no šīs te e-pastu sarakstes, ko jūs bijāt iekopējuši čata logā ar šo te uzvedni, lai aģents spētu atkodēt, kā tad jūs komunicējat ikdienā ar saviem sadarbības partneriem. Es aiziešu atpakaļ uz šo te Word failu, un Word failā man bija atkodēts arī tas manējais stils. Te gan ir jāpasaka, ka tas mans stils netika atkodēts balstoties uz Word failu. Es vienkārši palūdzu, lai tā kā Copilot, balstoties uz to mūsu iepriekšējo sadarbību, definē to veidu, kā es parasti ar to komunicēju. Un atsevišķas lietas, kas ir redzamas šajās te manā stila profilā, viņas ir balstītas tieši uz to mūsu ikdienas komunikāciju, nevis uz to, kā es reāli atbildu uz e-pasta vēstulēm, jo man ir pieejama arī šī paplašinātā licence, un man nelīdz galam ir vajadzīgs vēl šāda veida aģents, bet tas noteikti ir noderīgs kopumā, jo es izmantoju arī tajā pašā Google paplašināto versiju. Tur arī var ātrāk atbildēt uz e-pastiem. Copilotā, jeb Microsoft vidē ir tieši tas pats, ka tu vari, izmantojot paplašināto licenci, daudz operatīvāk atbildēt uz e-pastiem, bet mēs vadāmies no tā, ka mēs gribam palīdzēt uzlabot to ikdienas darbu tev, situācijā, kad darba devējs nav nodrošinājis vēl šo te paplašināto licenci. Atkal es varu mierīgi ņemt šo te visu kā Ctrl+C un Ctrl+V,
var redzēt, ka diezgan garš tas viss ir sanācis, un tālāk man būtu atkal jādodās uz šo te aģentu būvēšanas vidi. Aģentu būvēšanas vidē es vienkārši to iekopētu šeit, kur bija paredzēts iekopēt šo te manu rakstīšanas stilu profilu. Ok, es tad Ctrl+V ielieku iekšā, un kā var redzēt, mēs jau esam 6000, tā sacīt, zīmes no 8000 pieejamām izmantojuši. Un nākošais solis, ko es daru, ir attiecīgi spiežu uz Create. Tajā brīdī aģents ir izveidots, un pastāv vairākas lietas, ko es varu ar to iesākt. Viens ir, es varu doties uz šo te aģentu. Cita lieta ir, ka es varu doties, tā kā klikšķināt uz share un dalīties ar šo te aģentu. Ar visiem savā organizācijā vai tikai ar specifiskiem lietotājiem. Ņemot vērā, ka mēs šo aģentu būvējam kā aģentu tieši tev, visdrīzākais nebūtu prātīgi ar to dalīties. Bet, ja gadījumā tu būvēji aģentu ar domu, ka jūs esat vairāki kolēģi, kas darbojās vienā vai līdzīgā lomā organizācijā, tad tas būtu diezgan prātīgi ar šo te aģentu padalīties, balstoties, piemēram, uz tām vadlīnijām vai tām, to konceptu, kā jūs organizācijā komunicējat ar saviem iekšējiem vai ārējiem sadarbības partneriem. Es atstāšu to tikai sev, ne ar vienu es nedalīšos, un es varu klikšķināt uz šo te Go to Agent. Šis ir attiecīgi mans aģents. Un tas, ko es varu darīt, es varu notestēt, kā šis te aģents darbojās. Es iekopēšu tagad pavisam vienkāršu e-pasta vēstuli angļu valodā un paskatīšos, kā aģents spējas to atbildēt latviski. Es klikšķinu uz šo te atbildi latviski un pievienoju klāt šo te vēstuli, kas man bija saņemta angļu valodā. Skatīsimies, kā aģents attiecīgi reaģēs. Zemāk ir gala versija, šo var kopēt 1:1. Labdien, Rita, paldies par jaukiem vārdiem. Priecājos, ka kartīte ir sasniedz un sagādāja patīkamu brīdi vai mirkli. Arī tev novēl skaistu un iedvesmojošu pavasari. Šis ir viens no tiem use case'iem. Attiecīgi mēs varam tad pamēģināt arī visas pārējās lietas. Ja es uz šo te pašu vēstuli gribētu atbildēt oriģinālu valodā, tad es vienkārši izmantotu pavisam citu šo te pamata uzvedni. Te ir divi varianti jau sagatavoti, īsa atbilde, detalizēta atbilde. Thank you for a kind message, I'm glad the card reached you and that you liked it. Un, protams, aģents ir spējīgs arī atbildēt uz daudz komplicētākām vēstulēm vai daudz komplicētākām sarakstēm. Es tagad iekopējuši vienu arī angļu valodā, tā būs gara tā kā cilvēku komentāru sadaļa par to, ka attiecīgi OpenAI plāno ieviest šos te reklāmas risinājumus. Tas ir paņemts no Reddita, vienkārši redzēsim, kāds būs rezultāts, jo tas ir tāds eksperiments tepat uzreiz laivā. Tātad zemāk ir kopsavilkums plus gatava atbilde plus nākamie soļi vienā rezultātā. Tad kopsavilkums ir, ka OpenAI sāk testēt reklāmas ChatGPT bezmaksu un Go līmenī ASV ar paplašināšanu vēlāk. Tad ir gatava atbilde, svarīgi plus pro, thank the maker. Nākamie soļi, sekot, vai reklāmas praksē tiešām paliek pilnībā atdalīts no atbildēm. Ja es jūtīgs pret reklāmām palikt vai pāriet uz plus pro. Attiecīgi sanāk tā, ka atkal šī ir viena no šīm te 6 pamata uzvednēm, bet, ja tev tas liekas pilnībā neaktuāli, droši izmanto šo te sākumu uzvedni, kur tu vēlies definēt šī te e-pasta baloža, galvenās šīs te darbības, palabos to, kas tev liekas daudz aktuālāk. Piemēram, ja tev ir svarīgi, ka pie e-pasta baloža vienmēr notiek parakstīšanās kaut kādā konkrētā veidā, iekļaujot visus tavus tā kā amatu, tur telefonu numuru un visu pārējo, arī to var mierīgi iekļaut pie šī te e-pasta baloža, lai tas nav jādara pēc tam manuālā veidā.
Tāpatās var skatīties, vai šis aģents ir noderīgs tikai tev vai organizācijai kopumā, nu tad attiecīgi tev nāksies pielabot šīs te visas instrukcijas. Kā jau tika minēts, tad šis ir viens no 10 deklaratīviem aģentiem, kuri tiks veidot šajā video sērijā. Ja tev tas liekas noderīgi, droši skaties video apakšā komentāros un kopē šīs te pamatu uzvednes, pielabo, dalies ar kolēģiem vai draugiem, nu un tad droši vēro citus video, jo tur būs vēl gana daudz interesantu un vērtīgu aģentu, ko var izmantot gan valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, gan arī cilvēki, kuri pēc būtības darbojas Microsoft ekosistēmā un kuriem nav iespējas izmantot šo te paplašināto Microsoft 365 Copilot versiju. Paldies un tiekamies jau citā video.